un šeit es tomēr gribētu arī mest akmeni ārlietu ministrijas lauciņā. Ārlietu ministrijai ir jāstrādā ļoti aktīvi, daudz aktīvāk nekā šobrīd, lai būtu tās iespējas mūsu uzņēmējiem ārzemēs izveidot šos savus biznesus, pārprofilēties no austrumiem uz rietumiem. Bet tas kas jums liek domāt, ka viņi visi baigi grib kaut kur pārprofilēties? Grib. Šobrīd spiediens ir ļoti liels. Cilvēki apzinās šīs problēmas, kas ir tādā skaitā arī Ukrainā, un viņi ar lielāko prieku pārprofilētos. Bet viņi ir, situācijas ķīlnieki bieži vien. Tie, kas ir gatavi pārprofilēties, mums nevajag ārlietu ministrijas atbalstu. Nav tā, ka es pirmdien nāku uz darbu un pazvanu ārlietu ministrijai, kā man eksports tagad attīstīt, ko man darīt. Tas bišķiņ par daudz uzdevumu ārlietu ministrijai. Tur ir gan darbs vairākām ministrijām. Tas, kas īstenībā Latvijā ir izaicinājums, ka tām ministrijām vajag labāk sadarboties. Jo ir gan ekonomika, gan sakaru ministrija, gan citas. Uzņēmēji paši atradīs veidu, kā audzēt savu biznesu tajās valstīs. Tas, ko mēs sagaidām no politiskās vides, gan no pozīcijas, gan no opozīcijas, ka tiek izveidot skaidri un biznesam saprotami noteikumi. Ka mēs zinām, ka mums ir mērķis 0, mūsu periods, kurā mēs to gribam sasniegt, ir 2 gadi. Un tad mēs paskatāmies, varbūt izdiskutējam to ar dažādām nozarēm, jo ir nianses un saprotam, kuri var ātrāk, kuriem vajag kaut ko citu. Saprotam, ka varbūt kādam mērķa tirgus ir Vācija, varbūt kādam mērķa tirgus ir Āfrika. Jo, atvainojiet, bet bez Krievijas un Baltkrievijas uz globusa ir vēl daudzas valstis, kurā mēs varam biznesu attīstīt.